Sveicināti! Tu te podkāsta klausītāji, skatītāji. Mēs esam kārtējā epizodē. Un šīs dienas tēma, ko es vairāk izvēlējusies, balstoties uz to, kāds man ir raidījuma viesis šodien, vairāk ir zinātne, pētniecība koksnes jomā, bet noteikti vairāk no tāda jaunā zinātnieka vai zinātnieces skatījuma par to, kas un kā, bet par tiem aspektiem noteikti vēlāk raidījumā, bet uz sarunu es gribu nedaudz iepazīstināt ar šī raidījuma viesi manējo. Es esmu aicinājusi Latvijas Koksnes ķīmijas institūta jauno zinātnieci. Jau nesen gribētu teikt ķīmijas grāda ieguvēju, doktora grāda ieguvēju Danielu Godiņu. Sveika! Sveika! Bet pirms tam, kā jau ierasta tradīcija, savus raidījumu viesus nedaudz pamoc ar dažiem ātriem ekspresa jautājumiem. Tā kā tev noteikti ātra atbilde vai izvēle par labu vienam vai otram, tad jā, fotogrāfija vai fotografēšanās? Fotografēšanās. Domāt ātrāk, domāt lēnāk? Domāt lēnāk. Koks vai koksne? Koksne. Laika plānošana vai tomēr impulsīva rīcība? Laika plānošana. Būt īstajā vietā vai īstajā laikā? Īstajā vietā. Īstajā vietā. Kas tevi motivē ikdienā? Cilvēki man apkārt un iekšējais stimuls darboties. Pašam no sevis arī pašai. Ko tev nozīmē Latvija? Latvija man nozīmē mājas, bet arī manu esību, jo Latvija esmu arī es pati, un katrs cilvēks mēs pats veidojam Latviju. Kā savu personīgo. Ko tu dari brīvajā laikā? Ja tāds ir, tad dodos pastaigā pa mežu vai vienkārši kaut kur dabā, vai arī fotografējos. Divas lietas. Brīvais laiks izklausās, ka nav daudz. Vienā vārdā, kāpēc koksnes zinātne? Vienā vārdā, tas ir sarežģītāk. Interesanti. Interese tāda par tiem. Kas tad ir Daniela 3 vārdos? Daniela ir 3 vārdos. Precizēsim klausītājiem, ka ir Daniela Godiņa. Daniela Godiņa, jā. Tātad zinātkāra, drosmīga un godīga. Godīgi, drosmīgi. Skaistas īpašības, kā tas tev raksturo. Aizvien katram latvietim arī tādas ir. Bet jau mēs tuvojamies tam, ka mums ir saruna par to, kas ir šīs dienas centrāla tēma - zinātne, pētniecība koksnes jomā, no jaunā zinātnieka skatu punkta. Tad tīri tā, Latvijā, manuprāt, zinātne, pētniecība pēdējos 10-20 gadus ir gana veiksmīgi, ir veikti dažādi ieguldījumi, atbalsta, infrastruktūras un tā tālāk uzlabojumi. Īpaši tas ir dažādos universitātes un augstskolu izpētes centros, bet kā saka, vēlāk noteikti par to, kur tu vairāk pati darbojies, ir veikts, bet iestrādes. Bet tad, kad mēs salīdzinām Latvijas, angliskajos atvainojos klausītājiem R&D, tad mēs starp Baltijas valstīm un Eiropas joprojām iepaliekam. Gan varbūt publikācijās, gan inovācijās, patentos. Joprojām mums ir daudz ko darīt šajā virzienā. Un tavs vairāk tāds skatījums, ja mēs paskatāmies no tā jaunieša skatu punktu, katrā ziņā, man liekas, būt zinātniekam, nav jaunietim top 1, top 10, top 20 vai pat, man liekas, top 50 izvēles vietā. Viņš ies par zinātnieci vai zinātnieku. Līdz ar to, tas tāds arī, ka zinātnē diezgan daudz ir jādara, lai vispār veicinātu to. Kāpēc vajadzētu? Gan darbiniekus, gan pētījumus tam līdzīgi. Bet noteikti šajā studijā un klausītāji ir zināmas personas un ne tik zināmas. Un līdz ar to tu mums esi varbūt, kā saka, jaunatklājums. Līdz ar to tevs jautājums būtu, kāda tad ir tava profesionālā pieredze no skolas līdz šim brīdim? Kā tas tev ir nonācis, ka tu esi tagad tur, kur tu esi un kāpēc tu tur esi? Vai tas ir likums, tā? Manas skolas gaitas tātad norisinājās Rīgas Franču licejā.
būtībā visi mani brāļi arī tur mācījās. Rīdzenieces Jā, es esmu rīdzeniece, un līdz ar to tas bija likumsakarīgi. Tā kā brāļi tur mācījās, tad arī māsai tur bija jāiet un jāmācās. Bet man noteikti ļoti patika tur mācīties, jo man patika franču valoda un arī eksaktās zinātnes tur bija augstā līmenī. Līdz ar to es iegūju jau tādu tā kā bāzi arī šīm eksaktajām zinātnēm, matemātikai, bioloģijai, fizikai un ķīmijai. 12. klasē es vēl nezināju skaidri, kur es gribu iet studēt. Man bija aptuveni tā doma galvā, ka man patīk tās eksaktās zinātnes, bet man patīk arī tā māksla, man patīk valodas, man patīk vizuālā māksla, kaut ko veidot, kaut ko tā kā sevī tādu radošu izzināt. Un tad es iesniedzu dokumentus vairākās augstskolās, es iesniedzu franču filologos, biologos un ķīmiķos. Es tiku visur, bet tādā impulsā pēkšņi izdomāju, ka es iešu studēt ķīmiķi. Un tad es iestājos Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātē. Tur tad attiecīgi studēju bakalauru, maģistrantūru un arī doktorantūru. Un tad tagad 22. februārī šā gadā aizstāvēju savu doktora darbu. Apsveicu ar to. Paldies. Tas tāds viens posms manā šajā izaugsmē. Bet par to Koksnes ķīmijas institūtu, kā tad es vispār tur sāku strādāt, tas bija arī tāds interesants stāsts. Es bakalaura studijās izstrādāju savu bakalaura darbu, un attiecīgi pasniedzējai bija jau sadarbība ar Koksnes ķīmijas institūtu. Un tad būtībā caur viņu es iepazinu arī savu nākamo darba vietu. Un tad, kad es arī aizstāvēju savu bakalaura darbu, tad bija atnākuši daži kolēģi no Koksnes ķīmijas institūta, un tad piedāvāja sākt tur strādāt. Un tad būtībā, institūtā jau strādāju 5 gadus. Tagad es esmu... Nemaz nav tik maz, bet, es salīdzinu ar pārējiem kolēģiem, tad es vēl esmu tāds svaigs gurķis tajā visā. Šobrīd es esmu pētniece institūtā un darbojos biorafinēšanas laboratorijā, bet būtībā es cenšos būt institūtā visur, visās laboratorijās, mēģināt saprast, kas notiek katrā laboratorijā, kādi paraugi tiek iegūti, kādi eksperimenti tiek veikti, lai es esmu lietas kursā par visu institūtu, un lai tad, kad es braucu uz kādām konferencēm vai citiem tīklošanās pasākumiem, es varu pastāstīt par institūtu kopumā. Un arī man pašai vienkārši liekas interesanti uzzināt kaut ko, ko citi dara aiz citām durvīm, nevis tikai to, ko es pati ikdienā daru. Bet tā ikdienā es esmu analītiskās ķīmijas speciālists. Es darbojos ar dārgām iekārtām, chromatogrāfiem un analizēju šos visus paraugus, kādi tiek iegūti institūtā. Būtībā es esmu kā tajās filmās rāda, kur ir tāda liela ekrāna un kur cilvēki tur kaut ko saspaida gaisā ar visādām dārgām iekārtām, tad būtībā es kaut ko līdzīgu daru, bet ne, protams, tādā zinātniskā sci-fi līmenī, bet jau konkrēti strādājot ar šo iekārtu un paraugiem un mēģinot saprast, kas viņos ir iekšā un ko tālāk tad ar šo paraugu tālāk darīt. Jā, to nosauc vēlreiz var atkārtot to savu amatu, ko daru, lai vienkārši cilvēks saprot, kas tad ir tava ikdiena? Mana ikdiena būtībā ir ļoti, ļoti dažāda. Nav vienādas dienas. Ir dienas, kad es darbojos laboratorijā, attiecīgi man ir paraudziņš, tiek iedots man, tad es šo paraugu, piemēram, nosvaru, izšķīdinu kaut kādā šķīdinātājā vai tajā ūdenī pašā vai kādā etanolā, piemēram, vai kādos citos šķīdinātājos, kas varbūt nav tik zināmi citiem. Bet sagatavoju šo paraudziņu un tad viņu nesu uz chromatogrāfu, uz iekārtu, ar ko tad es varu šo paraugu vispār noanalizēt. Un tā doma tiem chromatogrāfiem ir tāda, ka viņš palīdz sadalīt to paraudziņu pa komponentiem. Pa tādām sastāvdaļām, jā, un tad es varu pateikt cilvēkiem, kas viņiem tajā paraudziņā ir iekšā un arī cik daudz. Jo tas ir ļoti svarīgi šādā institūtā un arī vispār dažādu procesu izstrādes gaitā, ka mēs sekojam līdzi šiem procesiem un mēs saprotam, ko mēs vispār esam ieguvuši.
Jo viens ir tas, ka mēs attiecīgi izstrādājam šos, piemēram, paraugu iegūšanas procesus, mēs skatāmies šo visu gaitu, bet ir jābūt arī tam analītiķim blakām, kurš var pateikt, vai jūs tiešām esat izdarījuši visu pareizi, vai jums varbūt kaut ko vajag pamainīt, un tāpēc tas darbojas tādā simbiozē. Un tad būtībā es institūtā darbojos simbiozē ar ķīmiķiem inženieriem, kas tad attiecīgi ir atbildīgi par šiem procesiem, procesu izstrādi. Un, jā, es viņiem varu sniegt šo atbildi uz jautājumu, kas ir tajā manā paraugā iekšā. Man bija prieks dzirdēt, ka zinātnē, laboratorijā, kad nav garlaicīgi jādara viens un tas pats, ka principā ikdiena var būt pietiekami, kā saka, dažāda no dažādiem procesiem, notikumiem. Šādā institūtā strādājot, ikdiena tiešām ir dažāda. Katru dienu ir kaut kas cits. Un, protams, ir dienas, kad ir jāstrādā vairāk pie datora, analizējot iegūtos datus, rakstot publikācijas, bet ir dienas, kad tu strādā laboratorijā. Ir arī papildus, es vēl vadu savu maģistru studentu, līdz ar to viņam arī jāpalīdz šo visu plānot eksperimentus. Tad ir arī studentu padomu, kuras esmu nodibinājis institūtā. Tas man palīdz nedaudz izkāpt no tās ķīmijas un iekāpt kaut kādā atkal citā tajā gultnē. Varbūt vienkāršā cilvēka šībās un tad kā vidutājs starp ķīmiķiem un cilvēkiem. Bet es iepriekš biju arī tas ievads par to, ko dara Latvija tam līdzīgi. Nu jau gribās teikt, doktora grādu iegūst tu esi, līdz ar to tu jau vari spriest par dažādām lietām. Es saprotu, ka varbūt specifiski par savu jomu, bet tev kā jaunas zinātnieces skatījums uz to, kā tu vērtē kopējo Latvijas zinātnes attīstību. Viņa ir laba, ir iespējams vēl kā augt, kas ir tie šķēršļi vai iegumi, kas ir noticis tavā. Ar visu praktisko pieredzi, plus arī, man liekas, pētot, rakstot un aizstāvot doktora, rodās jau priekšstats par to, kāda ir Latvijas zinātne. Jā, es esmu viennozīmīgi par to, ka Latvijā zinātne ir augstā līmenī. Galvenā problēma, manuprāt, ir tajā, ka mēs joprojām baidamies to visu rādīt uz āru, ka mēs baidamies iet un konkurēt ar citiem, ar citām, kaut vai Latvijas mērogā mēs jau baidamies arī ar citiem konkurēt. Un kur vēl ārpus Latvijas. Jo, ja pabrauc uz konferencēm un stāst par to, ko mēs darām un kādi mums ir pētījumi, tad nav neviens brīdis, kad mēs būtu sliktāki par citiem. Dažbrīd jau arī ir tā, ka mēs piedāvājam, ko mēs varētu viņiem dot, viņiem palīdzēt, kaut ko attiecīgi no mūsu puses. Un nevienā brīdī nav bijis tā, ka mēs izskatītos sliktāk kā kāds cits. Jo šīs konferences ļoti labi parāda to mūsu Latvijas zinātnes attīstību un kāda ir citur. Un viennozīmīgi mēs vienmēr izceļamies arī savā ziņā ar mūsu pētījumiem, jo mēs vienmēr cenšamies izmantot to, kas ir mums Latvijā, tas pats arī piemēram tas koks, kas mums ir, jo tā ir mūsu ļoti liela vērtība un tas ir ļoti labs resurs, ko mēs varam izmantot un kas paliek vienkārši pāri, jo mēs pašā izmantojam to, kas citiem nav vajadzīgs, vai šīs skaidas vai mīza. Un līdz ar to varbūt citi nemaz tādus resursus neizmanto, bet mēs tieši ar šiem te resursiem kaut ko arī izceļamies uz citu fonu. Un viennozīmīgi, jā, mēs zinātnē esam labā līmenī. Galvenā problēma ir, man liekas, mūsos pašos, ka mēs baidamies vienkārši iet un runāt un gribēt, lai mūs pamana. Bet arī jau vēl tas aspekts, kad šobrīd ar eksaktajām zinātnēm ir neliels tāds kritums, kas ir saistīts ar to, ka bērniem, manuprāt, ir vienkārši bail no eksaktajām zinātnēm, jo tas asociējas ar kaut ko sarežģītu. Līdz ar to, ja tas ir kaut kas sarežģīts, tad man to nevajag. Un tādēļ ļoti maz bērnu grib mācīties eksaktās zinātnes un līdz ar to tālāk studēt, un kur vēl saistīt savu profesiju. Un, tas ir tas punkts, kur gan valstī, valdībai vajadzētu iesaistīties vairāk, vajadzētu vairāk
runāt un stāstīt un ieinteresēt bērnus ar dažādākiem veidiem. Vai tu tikai runāt un stāstīt, vai tomēr tur ir vajadzīgs tur ir arī, protams, vajadzīgs kaut kas vairāk, tā kā darbojas jau Latvijas koks vai arī Latvijas jauno zinātnieku apvienība, kas brauc uz skolām, stāsta bērniem, kā tas ir, ka tu esi zinātnieks un kāda ir tā tava ikdiena, un mēģināt viņiem parādīt ar reāli dzīviem piemēriem. Es esmu zinātnieks, bet viss man ir kārtībā. Es esmu studējis ķīmiju, un tas bija sarežģīti, bet bija arī ļoti interesanti. Un līdz ar to pastāstīt, ka jā, ka tas ir sarežģīti, nenozīmē, ka tu to nespēji izdarīt. Un ka viņš varbūt arī interesanti. Eksperimentēt ir interesanti. Jā, mums arī tas lietkoku čemodāns arī parāda, ka principā jau būtu gatavi pietrūkst, man liekas, tie materiāli, ar ko viņi varētu to darboties. Jo viens ir, man liekas, tava praktiskā ikdiena darbā nozīmē, ka tu kaut ko praktiski dari, ne tikai grāmatās. Jā, tas arī bērniem ir bail arī pašiem praktiski kaut ko darīt. Ja viņi ir pieraduši, kad ir tikai šīs teorētiskās zināšanas tiek dotas, bet vajadzētu papildus, ka tas iet simbiozē ar kaut ko praktisku. Kad līdz ar to tu iemācies, bet tu arī pats ar savām rokām to visu izjūti un apčamdi. Jā, lai gan jaunā izglītības sistēma ir tā caurviju praksa mēģināta, bet tas ir vēl viss transformācijas posmā. Es piekrītu tavam viedoklim, man arī apkārt braukājot, man liekas, mums tiešām ir vairāk jāspēj lepoties, rādīt uz ar, ka mēs neesam ne ar ko sliktāk par citiem Eiropas institūtiem, kas ir koksnes vai meža nozarēm. Man liekas, es pilnīgi, un tu esi jau kādu laiku jau nebraukāju, bet tu tikai apliecini to, ka mēs neesam ne ar ko sliktāk. Es pilnīgi piekrītu. Ko dara institūts un tādi galvenie mērķi uzdevumi? Institūts vispār jau var lepoties ar to, ka mēs darbojamies dažādos virzienos, jo mums ir vairākas laboratorijas. Katra laboratorija ir tātad veltīta koka galvenajām būtībā sastāvdaļām. Tātad mums ir lignīna laboratorija, kā mēs zinām, tātad viens no galvenajiem koksnes komponentiem ir lignīns, tātad mums lignīna laboratorija. Tad mums ir biorafinēšanas laboratorija, kas ir sanācis tāds apkopojums no dažādām tādām novirzieniem, kas ir vairāk pa šo te koksnes pārstrādes pusi. Tad mums ir bionoardīšanās laboratorija, kas vairāk skatās to, kā tad šī te apkārtējā vide ietekmē šo te koku, kā, piemēram, dažādi mikrobi noēd šo te koksni. Tad mums ir koksnes aizsardzības laboratorija, kas skatās, kā varētu pārveidot, varbūt modificēt šo te koksni, lai viņi būtu ilgāk izturīga un ilgāk kalpot, piemēram, dažādām mēbelēm vai vispār arī māju būvniecībā, lai šī te koka māja tad stāvētu ilgāk. Tad mums ir polimēra laboratorija, kas tad darbojas ar dažādu šo te uretāna materiālu izveidi no šiem te biomasas izcelsmes produktiem. Pārsvarā tā ir talleļa, kas ir celulozes pārstrādes procesa blakus produkts. Bet būtībā uretāni ir mums visapkārt. Mums uretāna materiāli ir arī, piemēram, krēslos, šajos mīkstajos materiālos. Mums ir siltumizolācijas materiāls, šīs putas tiek izmantotas. Apavos mums ir uretāna materiāli. Viss ir ļoti plašs klāsts, kur mēs varam viņus izmantot. Tad mums tālāk ir celulozes laboratorija, kas ir arī tātad koksnes nākamais galvenais komponents. Celulozes laboratorija var lepoties arī ar ļoti daudziem pētījumiem, kas jau tiek saistībā ar nanocelulozes iegūšanu. Kaut kas mazākos. Maziņš, burtiski ir aci nesaredzams. Un viņi arī ir ieguvuši ļoti daudz balvas par šo te materiālu, jaunu materiālu izveidi, ko tālāk var arī jau piedāvāt jau patērētājiem. Tad mums ir arī chromatogrāfijas centrs, kur ir dažādas šīs te iekārtas, ar kurām tad mēs varam analizēt visus šos te paraugus. Kas tevis lācītim vēderā no sērijas? Jā, pateikt, kas tam lācītim vēderā. Es tā runāju, es ceru, ka es nosaucu visas laboratorijas, bet būtībā tā galvenā doma mūsu institūtam ir izmantot šos te atjaunojamās dabas resursus,
un mēģināt no viņiem iegūt pēc iespējas vairāk vērtīgas vielas. Materiālus, kurus tu tālāk var izmantot dažādiem citiem veidiem. Tad būtībā to, kas varbūt paliek mežā, kaut kur mētājās, mēs paņemam un no tā vēl izvelkam kaut ko ārā un izmantojam tālāk. Un galvenais arī, ka mūsu šajos te visos pārstrādes procesos paliek pāri ļoti maz citu atkritumu, vai arī mēs pilnvērtīgi izmantojam pilnīgi visus šos te starpproduktus, kas tiek iegūti šajos procesos. Tas ir ļoti labi apsveicami, tādā ziņā. Patentu teica, ka daudz dažādi inovatīvi jauni materiāli ar tam līdzīgi var nosaukt apmēram patentus, vai tas tāds? Tas skaitlis noteikti ir liels, jo institūts jau darbojas ļoti ilgi. Tas ir vairāki simti, es pieļauju. Jā, patenti mums ir noteikti vairāki simti. Mums patenti ir, man liekas, ka liels devums tieši arī institūtam ir šajā Latvijas tajā patentu izgudrojuma pusē. Tad jautājums arī, tās ir tās praktiskās, tehniskās lietas, ko jūs darīja institūts, bet drīzāk, ko institūts varbūt dara, tā viņa loma izglītībā, zinātniskajās aktivitātēs pēdējā gada laikā, kas ir saistīts ar šo koku ķīmiju, izpētes procesiem, tiek darīts? Jā, tiek darīts. Būtībā mēs... Kāpēc? Kāpēc? Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Viens ir aspekts tāds, ka mēs aicinām skolēnus pie mums nākt ekskursijās. Skolēni no dažādām skolām pie mums brauc, un būtībā katru mēnesi mums arī ir pa vienai vai vairākām grupām, kas tad atbrauc, mēs izrādam institūtu, pastāstam par katru laboratoriju, par to, kas šajās laboratorijās notiek, un arī, manuprāt, tā ir lieliski iespēja bērniem redzēt to visu dzīvē, redzēt, kādas tad ir šīs laboratorijas, kā tad šie zinātnieki strādā, ieraudzīt to visu pašiem ar savām acīm. Un tad, protams, mēs braucam uz dažādiem arī pasākumiem ārpus institūta, stāstam sabiedrībai par to, ko tad mēs vispār darām, stāstam studentiem, mēs piedalāmies karjeras dienās, gan Latvijas universitātes, gan RTU rīkotajās karjeras dienās. Un, protams, arī stāstam studentiem, ka var pie mums nākt, strādāt, var izstrādāt savus studiju darbus un arī prakses iespējas tātad ir pie mums. Un papildus tas, kas šis viss tā kā iet zem studentu padomas, kas ir izveidoti institūtā. Kas nav ilga? Nē, studentu padomu mēs izveidojām pirms 2 gadiem. Tad pavisam jauna darba daudz. Jā, bet par šo laiku mēs īstenībā jau diezgan daudz esam ko sadarījuši. Un turpinām arī darboties, un šim gadam jau arī ir nākotnes plāni. Bet mēs aktīvi visu laiku cenšamies iesaistīties dažādās šīs zinātņu komunikācijas pasākumos, stāstīt ne tikai par mums, bet vispār par zinātni kā tādu. Ieinteresēt bērnus mācīties šos eksaktos priekšmetus vispār. Bet jāatbrauc bērnu uz institūtu. Kas ir varbūt tev palicis spilgtākais atmiņā no bērnu apmeklējuma bērnu, kad, es nezināju, vai tāds kurjos, vai pārsteiguma moments, vai... Īstenībā katru reizi mēs kaut ko jaunu iegūstam arī no pašiem bērniem, jo viņiem ļoti, ļoti patīk, protams, skatīties, kā tiek iegūt šīs te poliuretāna putas, jo mēs attiecīgi tad parādām, kā tās putas tiek uzputotas, un tad bērniem ir lielie prieki ieraudzīt, ka tas tiešām izaug tajā glāzītē tā puta, un ka viņi var viņu pačamdīt un paturēt rokā. Bet, ka nav nekas bīstams. Ka nav nekas arī bīstams, bet bija viena grupa ar bērniem, kur viņi konstanti uzdeva jautājumus. Līdz ar to tajā brīdī es jūtu to gandarījumu sajūtu, ka tas ir tas pareizais virziens, kurā mēs ejam, jo bērniem ir interese, un viņi uzdod jautājumus, un tie jautājumi tiešām ir gudri, pārdomāti ar jau dziļāku šo te jēgu, un tu jūti, ka viņiem tiešām interesē. Ka tas nav tikai ķeksīšu pēc, ka viņš ir atnācis, jo skolotājs ir pateicis, bet viņš vienkārši grib uzzināt kaut ko papildus un jaunu. Un, protams, parasti jau bērni prasa, vai var kaut ko apēst no paraugiem, jo mums, piemēram, ir arī kafijas ekstrakti laboratorijā, un tad ir tas tipiskais jautājums, vai es varu to izdzert, un kas notiks ar mani, ja es to izdzeršu.
Bet tas nozīmē, ka jaunie, un man liekas arī tevī klausoties atbild, ka nākotne mūsu jauniešos ir bērnos, ka līdz ar to, protams, tā nākotne ir. Ka viņiem ir interesi. Galvenais viņiem pašiem ir to sajust un ieraudzīt, un es viņiem arī vienmēr saku, kad ir normāli un dabiski kļūdīties. Jo bērniem arī ir bail kļūdīties un izdarīt kaut ko nepareizi, vai būt tam pirmajam, kas atbildēs. Un es vienmēr viņiem saku, ka tas ir normāli, mēs arī visi kļūdamies. Zinātnieki arī, kamēr nonāk līdz īstai receptei, cik daudz reiz kļūdīsies. Tas ir normāli, un ikdienā mēs vienmēr kļūdīsimies, bet mēs jau tieši mācāmies no šīm te kļūdām. Un līdz ar to bērniem ir jāmāca vairāk būt pašiem, būt par sevi arī spēcīgām personībām un iet un darīt un atbildēt un uzdot šos te jautājumus un būt ieinteresētiem vispār. Super. Es klausos, institūts dara daudz gan pētniecībā, izglītībā, jaunos produktos, kas ir ilgspējīgi, bet tālāk turpinot vairāk tavs personīgais skatījums kā zinātniecei. Kādi ir tavi mērķi kā zinātniecei turpmākajos, 5 gados? Doktora darbs ir aizstāvēts? Jā. Bet jau beidzās? Tie nākamie, kas tad? Doktora darbs bija tikai tāds viens solis, jo tas bija tāds loģisks noslēgums izglītībai, bet arī tā izglītošanās turpinās. Bet mans mērķis noteikti būtu dabūt projektu, jo šobrīd jau es iesniedzu vienu savu pirmo projektu, un tad dabūt šo te projektu vai to vai kādu nākamo un sākt veidot savu laboratoriju. Arī savu komandu savā veidā. Jā, sākt veidot savu komandu ar studentiem, varbūt kādiem citiem pētniekiem, kas ir institūtā, veidot šo te komandu un veidot tādu savu vairāk to virzienu tajā analītiskajā ķīmijā, tādu analītiskās ķīmijas grupiņu vairāk institūtā. Un jā, būtībā. Tas ir tas projekts, bet tas zem tā caur viņu notiek kaut kādas konferences, turpināt, publikācijas. Projektiem vienmēr apakšā ir braukšanas konferencēm, publikācijas kā viens no tādiem būtībā arī kritērijiem projekta iesniegšanā. Bet, protams, arī kļūt par vadošo pētnieku, bet līdz vadošajam pētniekam ir kaut kas jāvada, jāiemācās kaut ko vadīt. Līdz ar to tas projekta iegūšana laikam būtu tāds nākamais solīts, un tad jau veidot savu komandu un attīstīt to tālāk. Es saprotu arī, ka tu izmanto tās iespējas vai izaicinājumus arī starptautiskajā vidē, sadarbībā ar citiem zinātniskiem institūtiem, zinātniekiem. Jā, mums institūtā ir vienmēr. Tev pašai, teiksim, ar ko tā visciešāka sadarbība ir veidojusies? Mums ir bijuši dažādi šie sadarbības projekti, bet es esmu braukusi uz Čehiju, uz Makromolekulu institūtu, kur es attiecīgi varēju pastrādāt viņu laboratorijā. Tātad tu praksē stažējies? Ne īsti praksē, bet tas vairāk saucās kā tāds tīklošanās pasākums un pieredzes apmaiņas pasākums, kur attiecīgi es iegūstu papildus pieredzi, padarbojoties citu laboratorijā. Jo tajā īsajā brītiņā tu jau nevar arī pilnīgi iejusties tajā viņu laboratorijas vidē, bet vienkārši noķert to sajūtu. Bet, protams, arī papildus es pastrādāju pie viņu iekārtām, kas varbūt nav institūtā, un tad līdz ar to arī iegūju kaut kādus papildus datus. Tad es esmu bijusi arī Polijā, tādā pašā arī pieredzes apmaiņas braucienā, kur arī pastrādāju varbūt ne tik ļoti par savu tēmu, bet vairāk par polimēru ķīmijas tēmu, kas arī bija ļoti interesanti, man ļoti patika. Vienkārši patīk ļoti arī darboties kaut kādās citās tēmās, lai vienkārši iegūtu kaut ko vairāk sev. Tad ir būts arī kādā laboratorijā, un tad ir būts Vācijā, bet vairāk tieši apgūstot kaut kādas citas iekārtas. Tā kā būts ir daudz, kur un arī ar konferencēm ir pabraukāts būtībā pa visu Eiropu. Tagad tas arī ir tāds liels bonus, ka ietreiz zinātnieks, tad tu vari ceļot apkārt un būtībā bieži vien pa velti. Apmaksāts, tieši teikt, jā. Nē, citreiz ir tā dzirdēt, ka tu aizies kādu institūtu, pie tām iekārtām, nepieskarties, jo
kaut kas notika. Bet tevī klausoties, tu pieredzes apmaiņā, Polijā, Čehijā, Vācijā, saprotu, ka tā nav problēma. Vai tas ir tavs veiksmes faktors, ka tu, vai tomēr tas... Vismaz, cik es esmu dzirdējis arī no citiem kolēģiem, nekad nav bijis tā, kad tev neļauj strādāt pie kāds iekārtas. Protams, ir cilvēks atbildīgais, kas tev apmāca, bet vienmēr, šie cilvēki tiek ļauti paši darboties un iepazīt to iekārtu. Ja būtībā tikai tādā veidā tu arī vislabāk saproti, ko tā iekārta vispār tev var dot, jo tu pats vari darboties, un no tā vislielākā jēga arī būs. Bet būtībā vienmēr visi šie pieredzes apmaiņas braucieni, otra puse ir bijis ļoti pretim nākoši un vienmēr arī tas rezultējas, protams, kaut kādā veidā ar kādu publikāciju vai kaut kādu īsu apskatu rakstu vai kaut ko tādu. Ka beigās tas viss ir. Tad skatoties, kā tu varētu vērtēt ar savām pētnieciskām atziņām, kādas tev ir bijuši, kas ir tev tā, gandarījumi, es to izsacināju, es to izpētīju, tas bija forši. Vai tu vari padalīties? Iespējams, ka tas nāk arī caur tavu doktora darbu, kas ir tas, ko varbūt pārējie varbūt nezināja, kas ir izpētīts vai secināts, vai ar kur ir lepnu, teiksim. Būtībā tas ir. Šeit tu vari lepoties. Caurvijās ar manu doktora darbu, iegūtie tie rezultāti, protams, tur atspogļojas, bet, būtībā jau, man liekas, tas izcilākais ir tas, ka mēs tik dažādi varam vispār to bērzu izmantot, jo manā disertācijā tas galvenais uzsvers ir uz bērza maksimālu izmantošanu dažādos veidos. Un braucot un pētot un analizējot dažādus šos paraugus, tas ir tas galvenais un tas varbūt tas foršais, ko es esmu sapratusi, ka tiešām tam bērzam ir milzīgs pielietojums, vienkārši ir atkarīgs, kā mēs viņu varbūt šo te paraugu kādā procesā iegūstam, un tālāk, kā mēs tos paraugus varam izmantot. Varbūt, mēs, ja klausītāji vai skatītāji skatās, bērzi mēs saprotam mēbelēs, varam tur būvmateriālu izstrādājumos un, iespējams arī vēl citos, košļājumās gumijās mēs tagad saprotam, ka arī var krēmos, bet varbūt ir vēl, ja tavs uzsvars darbā bija vairāk, cik daudz, varbūt tādu, ko mēs nezinām, kur vēl bērza var iespējams izmantot. Būtībā arī, kas bērzā ir šis suberīns, kas ir tāda brūna tāda bieza masa, kas paliek pāri, ja mēs izdalām varbūt daudziem zināmo betulīnu, kas tiek daudz kur izmantots medicīnā un dažādos farmaceitiskos preparātos. Un paliek pāri šis suberīns no tā bērza, un tad to suberīnu mēs varam izmantot, piemēram, kā saistvielu, veidojot šos dažādos koksnes materiālus. Tā kā līme sava veida? Jā, būtībā kā līme, viņš darbojās. Dabīga tikai. Jā, dabīga, pilnīgi dabīga līme, kas līdz ar to mums nav jāizmanto, piemēram, fenola formaldehīda, šie sveķi, kas tiek izmantot mēbelēs un ko mēs elpojam, šos formaldehīdu tvaikus elpojam, kas ir slikti veselībai, bet mēs varam izmantot šo suberīnu, kas tad ir pilnīgi dabīgs un nerada nekādu kaitējumu cilvēku veselību. Par medicīnu, krēmu un tām lietām un koksnes būvniecībā mēbeli zinām, bet ka mēs varam arī līmi, tas arī jau forši ir. Līdz ar to nākamais vairāk tavs, tu ienāci institūtā. Iespējams, kā zinātniec, ar grādiem vai bez grādiem, tam līdzīgi, tas ir cits, varbūt stāsts. Kā tev ir bijis, kā jaunai zinātnes šis 5 gadu periods tajā institūtā? Labs kolektīvs, darba vide, kā tev tas viss tur veidojās? Bija kādi izaicinājumi vai nebija kā plinta krūmos un viss es vairs negribu šeit, bet tomēr palika. Kā tu vērtē šos 5 gadus? Tie 5 gadi ir bijuši ļoti interesanti, jo būtībā es varētu teikt, ka es esmu augusi līdz ar institūtu. Jo sākumā es biju viennozīmīgi ļoti bailīga un tāda vairāk sevi ieraugusies meitene, kas varbūt vēl nezināja, ko viņa īsti grib sasniegt, bet tā kā institūts mums sniedz ļoti daudz iespējas tieši arī jauniešiem pašiem sevi attīstīt un kaut kur
braukt un saprast to savu virzienu, kas tieši interesē. Tad institūts man palīdzēja atvērties, man palīdzēja ieraudzīt to, kāda es patiešām esmu, izveidot būtībā arī to savu personību, ko tad nācās iepazīt arī maniem kolēģiem, jo no tās klusās un no bailīgās pelītes Daniels izauga par tādu nedaudz spēcīgu personību. Brīžiem arī nešpatnu Danielu, kura varbūt arī parunās pretī un paliks pie savu viedokļa. Bet tas laiks viennozīmīgi bijis ļoti, ļoti interesants, ļoti, ļoti vērtīgs un es noteikti, pateicoties, manuprāt, arī institūtam esmu augusi un izveidojusies par to, kāda es esmu šobrīd. Bet jāsaka gan, ka vienmēr mani kolēģi ir bijuši ļoti atbalstoši, pretim nākoši un visi vienmēr ir palīdzējuši, vienalga, vai tas ir laborants, vadošais pētnieks, vienalga. Visi mēs tiešām institūtā esam kā tāda komanda un es arī cenšos viņiem ik pa laikam atgādināt, ka mums ir jāpieturās pie šīs te komandas, jo tā kā mēs strādājam laboratorijās, mēs mēdzam tomēr ieslēgties tajos savos vairāk pētījumus un savā tajā laboratorijā, bet ka mums ik pa laikam jāiznāk ārā, atkal jāparunājās, jāpadraudzējās kopā un jāveido tas kopējais kolektīvs, un lai nepazūd šī te institūta kopējā tā foršā garša, ka mēs esam vienots institūts, kas iet tomēr kaut kādu to vienu to mērķi. Bet man ir prieks klausīties, ka institūts nav tikai domājis par to profesionālo tavu karjeru, kur tu sasniedz publikācijas, doktora grādu, kas ir arī tie rādītāji, kas ir svarīgi institūti, bet tīri kā tev, kā cilvēku, kā personīgā, kas, manuprāt, man liekas, ir skaista darba vieta, kur par to domā, teiksim. Tas ir ļoti svarīgi, arī šī visi studenti padomu, ka mēs izdomājam, ka mēs tādu gribam izveidot, mums to visu ļāva darīt un vienmēr visi ir atbalstījuši visus mūsu iniciatīvas un visus mūsu darbošanās un tas arī ir tāds ļoti, ļoti liels bonus, kad tu vari darboties gan tajā zinātnē, gan arī kaut kur nedaudz citādāk, piemēram, šo zinātnes komunikāciju vai vispār runāt ar studentiem, ar jauniešiem, ar sabiedrību kā tādu, tā kā tas ir tiešām... Institūtā tais studentu veidojumā tu gadījumā neesi atslēgas, kā saka, driveris, vadītājs, atslēgas, kas izveido, kas līdz ar to, es ceru, ka ir komandiņa, kas var tālāk to visu arī audzēt, ja tev būs sava komanda, tas jau paliks... es ceru, ka vēl kādu laiku. Jā. Tu ļoti daudz arī pieskāries gan institūtam un arī šādi tālāk par to izglītību, un tad es tev jautāšu arī tevi kā zinātnieces loma sabiedrības, tevi kā Daniela. Vai tev tas patīk vai nepatīk, lai veicinātu šo zinātnes izpratni sabiedrībā? Ko tu dari? Sabiedrības? Jā, sabiedrībā izprat par zinātni, cik viņa ir nozīmīga. Visu laiku bija tas mēs, mūs vēl, bet kā Daniela, kā tev? Cik nozīmīgi tās lietas, ko tu... Būtībā jau es vēl arī darbojos Jauno zinātnieku apvienībā, kas ir vēl viens, tātad klausītāji, skatītāji, tātad bez institūta, tā ir vēl citas lietas, ko viņi paspēj izdarīt, jā? Jauno zinātnieku apvienība tātad ir absolūti burvīga organizācija, kas tieši tātad darbojas, lai stāstīt sabiedrībai par to, kā tad ir būt jauniem zinātniekam, kā ir mācīties, strādāt, kā tas vispār ir apvienojums kopā. Protams, cīnās vispār par zinātnieku tiesībām kā tādām un Latvijā, par studentu tiesībām. Papildus arī tam šajā gadā iesaistījos vēl vienā organizācijā, Nucleate Baltics, kas gan vēl ir salīdzinoši jauna. Bet tas ir tāds starptautiskāks mērs. Tas ir starptautiskāks, tas ir veidojos no lielas organizācijas Nucleate, bet tieši šis Baltijas atzars ir nesen izveidojies, bet tur arī ir uzsvers uz šo te studentu izglītošanu, studentu atbalstu. Un arī, protams, papildus sabiedrības izglītošanu par to, kas tad vispār notiek zinātnē, ar kādām problēmām saskarās studenti, kā atbalstīt studentus. Un tieši arī vēlas vērst uzmanību augstākajām institūcijām par to, kā tad vispār
mums studentiem klājās. Studentiem, zinātniekiem, kas izvēlās iet to ceļu, kad varbūt nav tik viegli tajā visā. Jā. Labi, nu tā, forši. Es nezinu, kā diennaktī laikam 24 stundas, kā tu to visu spēji. Man ir fantastiski, tāpēc es jau biju priecīgi tevi uzaicināt, jo redz, ir jaudīgs, kā saka, uguns tevī, lai to visu. Un tad mēs lēnām, nu, par to mēs bijām, kāds tavs dzīves ceļš bija līdz tam, tad mēs tagad ir, un tad ir tāda varbūt daži tas fokus uz nākotni. Vai kā tu redzi, kas ir tie nākotnes izaicinājumi, gan, nu Latvijas zinātniskajā telpā, vai tu vari uzskaitīt pētniecībā izaicinājumu, ko vajadzētu risināt? Ja tev būtu tagad sviras, lemt un vadīt, nu kas tad būtu Latvijā jādara? To pēc tam, ko institūts varētu darīt un ko tu pati varētu darīt. Nu, tādo. Jā, nu, būtībā Latvijā, jo tas, diemžēl, tas galvenā sāpe par to, ka joprojām netiek pienācīgi finansēt zinātne, ka šīs te finansējums tomēr ir par mazu. Un līdz ar to, ja attiecīgi mēs, piemēram, strādājam tādā institūtā, kurš ir valsts finansēts, ja, piemēram, laboratorijai nav projektu, kas ir attiecīgi, piemēram, Eiropas vai pasaules projekti, līdz ar to šis darbinieks strādā uz bāzes finansējumu. Un bāzes finansējums, nu, būsim atklāti, par to naudu īsti nevar mūsdienu sabiedrībā izdzīvot. Vai mēs varam zem minimālās? Bieži vien zem minimālās algas. Nu tā, klausieties politiķi. Līdz ar to ir sāpīgi, ka šis, piemēram, cilvēks ir iegūst doktora grādu, viņš ir veltījis 10+ gadus studējot un veidojot sevi kā speciālistu, bet viņš pat nesaņem pienācīgu atalgojumu. Līdz ar to šajā brīdī arī šis cilvēks var salūst un saprast, ka viņam vieta vairs nav zinātnē, viņam ir jāmeklē kaut kas cits, jo viņam vienkārši ir jāizdzīvo. Viņam ir nepieciešama nauda, lai vienkārši dzīvot normāli dzīvi. Sevi un ģimeni Līdz ar to tas ir tas sāpīgais moments, ka, lai arī tu esi it kā valstī nepieciešams un, protams, zinātnieki tiek augstu godāti un teikt, ka jā, tu esi tiešām vērtība, brīžiem mēs to neizjūtam, jo vienkārši trūkst šī finansiālā atbalsta. Bet vai es drīkstu tev, nu, tu esi braukājusi apkārt, gan jau tev ir bijusi interese, nu, kā ir citiem zinātniekiem, tam pašam Polijā, Čehijā, Vācijā vai vēl kaut Lietuvā, vai tev rodās vairāk Latvijā vai līdzīgi kaut kur? Nu, tā. It kā varbūt lielos vilcienos par aprīkojumu ziņā, kāds tīri laboratorijās, varbūt tas finansējums tādā virzienā ir līdzīgs, bet atalgojums viennozīmīgi un tā visa sistēma atalgojuma ziņā vismaz šī varbūt bāzes finansējums ir lielāks citur. Arī es runāju ar man liekas, ka bija cilvēks no Armēnijas, un viņi lepojās, ka viņiem tagad ir daudz naudas, viņi ir sapirkuši pilnu institūtu ar dažādām iekārtām, un tagad mēģinās saprast, ko ar tām iekārtām darīt. Bet tas otrs arī svarīgais, ko valdībai, valstī vajadzētu darīt, ir tas, ko jūs jau teicat par jauniešiem, jo viss jau būtībā sākas ar jauniešiem, jo mums institūtam arī vajag studentus, un tā institūta nākotne veidosies no studentiem. Līdz ar to mums ir svarīgi, ka mēs sākam domāt jau no šīs skolēnu, no skolas, kā veicināt to, lai šie bērni studētu, lai viņiem vispār būtu patīk ķīmija, fizika, dabazinība. Nu, ne tikai arī vispār dažādi šīs sfēras, nu, ja šobrīd runājam par tiem STEM priekšmetiem, tad jā, lai viņiem būtu šī sajūta, ka jā, ir sarežģīti, bet es to gribu darīt, un lai viņi arī saprot to, ka ir potenciālās darbu iespējas arī Latvijā, ne tikai ārzemēs. Un nav sliktas nemaz. Jā, nav sliktas, vienkārši ir jāsāk arī no skolām. Un, protams, daudz dažādas organizācijas jau to dara, bet, manuprāt, vairāk arī valstī vajadzētu tam pievērst uzmanību un kaut kādos veidos to visu veicināt. Nu, stratēģiski, lai būtu tāds mērķtiecība, jo katrā ziņā es esmu vadījusi, nu tāda, mana doma ir tāda, ka finansējums zinātnē pētniecībai ir jābūt ilgtermiņā, tas nevar būt, 5 gadu vai kā ir plānošanas perioda Eiropas Savienībā, bet Latvijā jābūt redzējums, ko viņi grib attīstīt.
un tad ilgtermiņā dot, tas ir 10-20 gadu finansējumu piešķiršana, lai to visu. Nu, līdzīgi kā tas arī Organiskās sintēzes institūtā, tur vienmēr, man liekas, ir ilgtermiņa, un iespējams tikai pēc 10-15 mums kaut kas būs. Tā kā tas ir... Jā, zinātnē jau viss iet ilgtermiņā. Un arī tas aspekts, ja mēs paskatāmies, kad mēs sakam, ka mums valstī ir par maz doktoru, bet tajā pašā laikā, piemēram, studējot doktorantūrā budžeti attiecīgi vietā, tev stipendija ir 113 eiro, nu tad tajā brīdī arī varbūt nedaudz nolaižās rokas, jo, piemēram, bakalaura un maģistra studentiem ir lielāka šī budžeta stipendija. Un tad tas nav līdzsvars, jā. Nav līdzsvars. Protams, ka varbūt tam bakalaura studentam, ja viņš mācās un dzīvo kojās vai prom no ģimenes, un viņam tā naudiņa vairāk vajadzīga, kā varbūt šim doktorantūras studentam, kas jau ir nostabilizējies savā dzīvē. Kaut kur it kā strādā, varbūt. Tas nav pietiekams atbalsts, lai tu tiešām ietu un vēl papildus savam darbam studēt šajā doktorantūrā, kas ir jau tāds nākamais jau tā kā solījums. Jā, tu runā par to doktoru skaitu, ka visi grib paaugstināt, bet tai pašā laikā nevelk līdzi tam, kad finansējums. Tam visam ir jābūt finansējums tajā visā. Varbūt pirms es noslēgumā, ir mītis dzirdēts, bet varbūt man apgāzīs, kad, neteiksim, Latvijā zinātne notiek pētīšanas pēc. Tāds arī vēl, pētīšanas pēc. Vai tev ir kaut kādi argumenti, ka tā īsti nav? Latvijā tā noteikti nav. Ja paskatās arī mūsu institūtu, mums tiešām nav neviens pētījums, kas notiktu vienkārši pētīšanas pēc, jo arī visi pētījumi tāpat tiek finansēti no Eiropas projektiem, un ja tu pēti vienkārši pētīšanas pēc, tev jau nav īsti rezultātu un nav šo te rezultatīvu rādītāju, ko parādīt un šiem te attiecīgi atskaitīties par projektiem. Ja paskatās arī citus institūtus, kaut vai to pašu pieminētu Organiskās sintēzes institūtu, tur noteikti neviens pētījums nav tikai pētīšanas pēc, jo ir ļoti daudz pētījumu, kas arī iziet ārpus Latvijas, iziet jau pasaules mērogā ar šiem te materiāliem, šiem te inovatīviem risinājumiem, kas tiek izveidoti tieši Latvijā, un citur pasaulē nekas tāds nav. Līdz ar to mēs nevaram īsti teikt, ka mēs pētam vienkārši ķeksīšu pēc. Ja, tad jau es arī tā gribētu, bet reizēm kulāros sanāks skatīties, kad šādu veidu dzirdām ik pa laikam. Tas man liekas, ir saistīts arī ar to, ka to bieži vien saka sabiedrība, kaut kāds sabiedrības slānis, kuriem diemžēl nav šī sasaiste ar zinātni. Bet tāpēc mums, cilvēkiem, kas mēs esam šajā zinātniekiem, mums ir jāizkāp no savas laboratorijas un jāiet pastāstīt sabiedrībai par to, saprotamā valodā, pastāstīt, kas tad notiek aiz tām durvīm, jo skaidrs, nevar ikdienā, protams, vienkārši cilvēks ieiet laboratorijā, paskatīties, jo laboratorijas nav visiem varbūt pieejams. Bet tāpēc arī zinātnieku nakts ir izcils pasākums, kurā sabiedrība var atnākt un paskatīties tiešām, kas tad tajās laboratorijās tiek darīts, kas tiek iegūts, vai tiešām tur notiek tikai pētniecība ķeksīšu pēc, vai arī mēs iegūstam kaut kādus šos te produktus, ar ko tad mēs varam konkurēt un pastāstīt citur ārzemēs. Līdz ar to, man liekas, tiešām mums, kā zinātniekiem, ir pēc iespējas vairāk jāiet, jārunā, jāstāsta un jāinteresē ne tikai tie mazie, bet arī tie lielie. Pieaugušie, jo viņi jau visticamāk tālāk kaut kādā veidā arī var ietekmēt nākamās paudzes tam līdzīgi. Līdz ar to, tad varbūt tuvoties noslēgumam, kādas ir tava personīgais redzējums vai filozofija vai vērtība, kas virza to, ko tu dari, tieši pētniecības jomā? Un kāpēc tu vēlies to turpināt darīt? Es vispār to kaut kā izjūtu ļoti caur sevi, un, manuprāt, jo es vairāk izpētu, jo es vairāk atklāju, jo es vairāk uzzinu sev, un jo es vairāk uzzinu arī par sevi. Jo šis te viss, būtībā mācīšanās un strādāšanas process jau ir arī sevis izzināšanas un sevis attīstības process, un es vienkārši esmu tāds cilvēks, ka man patīk citiem palīdzēt, man patīk veidot labāku vidi sev apkārt, un manuprāt, ar tiem pētījumiem, kas mums notiek vai kas notiek kādos citos institūtos,
tie tiešām var veidot labāku vidi citiem cilvēkiem, ka mēs izmantojam maksimāli šos atjaunojamos resursus un aizstājam fosilos, un līdz ar to mēs domājam par cilvēkiem. Un, tas saskan ar tavu iekšējo filozofiju. Tas saskan ar to man iekšējo, kad mums ir jādod atpakaļ tai dabai, ne tikai jāņem no viņas. Un mēs visi tāpat esam dabas sastāvdaļa, un ja daba jutīsies labi, mēs arī jutīsimies labi. Līdz ar to, kāpēc mums jāiznīcina daba, tad mēs iznīcināsim arī paši sevi. Līdz ar to, ja mēs gribam vēl padzīvot uz šīs pasaules un nelidot uz kādu citu, tad mums ir jāpalīdz. Līdz ar to koksnes zinātnieki darbojas pie tā, lai palīdzētu planētai tagad un arī nākotnē, tā kā viņu darbu, un ka viņi nedara to ķeksīšu pēšu un tiešām pēta tas, kas ir vērtīgs. Tā kā, man liekas, pēcāk sabiedrībai vairāk ieklausīties zinātnieku tajos viedokļos, pētījumos, atklājumos, kas nāk tā kā par labu vēl kaut kas. Un tad varbūt noslēgumā tavi tādi 3 ceļa maizes vārdi klausītājiem, podkāstam noklausoties, tam līdzīgi, ko liek vedināt viņam darīt? Obligāti 3. Var arī ne 3, var arī vairāks, jā. Nu, tāds aicinājums, vai padomāt, vai rīkoties, tad tieši. Es saku, tiešām vairāk izjust to visu caur sevi un varbūt, ja ne tik ļoti domājot par to, ko jūs izdarat sev, bet ko jūs izdarat nākamajām paudzēm. Un ko, piemēram, tas nomestais atkritums dabā, ko tas tiešām nodara gan šai dabai, gan arī cilvēkiem, kas pēc jums dzīvos. Bet, manuprāt, jau tas galvenais arī ir mēģināt vienkārši attīstīt sevi, būt atvērtiem uz visu to, kas notiek mums apkārt, arī uz tiem zinātniekiem, ieklausīties viņos un neskriet vienkārši līdzi, tā teikt, aunu baram, kas saka, ka populistiskiem. Viss, kas notiek laboratorijās, ir slikti un nepareizi, bet atvērt acis, uzklausīt viedokli, uzklausīt citu cilvēku skatījumu un, protams, domāt līdzi. Jo ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs domājam līdzi absolūti visam, kas notiek mums apkārt. Un jāsaglabā šī loģiskā domāšana. Mēs nevaram vienkārši skriet pat tiešām līdz tā kā. Kaut kur un neko tas nenoliedz. Paldies! Man liekas, tādi skaisti arī ceļa vārdi domāt, caur faktos balstītos informācijām, pēc tam caurlaist caur sevi un skatīties, kā tā rīcība ietekmē attiecībā uz vidi un dabu un tam līdzīgi. Tā kā es teikšu, paldies, Daniela, ka tu biji šeit un te. Kā saka, paldies par tavu varbūt personīgo skatījumu. Kā jaunai zinātniecei, es vēlreiz apsveicu ar šo, un lai tev veicās arī turpmāk savos mērķos zinātniskajos, ko tu esi nolikusi. Un es domāju, ka tev viss izdosies un viss būs skaisti. Mēs par tevi vēl dzirdēsim arī meža nozarē un citās. Tā kā paldies! Paldies tev! Paldies, ka uzaicināji! Jā, un tad mēs tiekamies podcastu te skatītāji, klausītāji citās epizodēs. Atā!